rinda caur izpildu komiteju. Tā pilnīgi skatījums. Respektīvi, ja es gribēju, piemēram, laivu piestāt, nebūtu, laivu, tam bija jāiet izpildu komiteju pieteikties, un tad kurā kooperatīvā pienāca tā rinda, tur varēja. Tā pašā laikā arī bija tāds variants, ka diviem cilvēkiem bija kā, jāgalvo, kas pazīst, vai ne? Fakts tāds, kad pastāvēja rinda, nebija tik vienkārši tikt, teiksim, tā laiva kooperatīva. Ja, piemēram, kādreiz laiva būtu nepiederēja tev. Jā. Tu bija kooperatīva vietas. Tev iedeva to laivu būt tā kā, tagad dzīvokļu īres tiesības. Ne? Tu maksāji vienkārši par elektrību, maksāji to īres maksu. Un viss, nebija tev jāpērk tā laiva būtu. Un tagad jau kas balsās? Tie cilvēki jau ir, kas gribētu. Bet, saimnieks pasaka tādu cenu. Mums, piemēram, ir statūtos fakts, ka, ja tu gribi pārdot laivu būtu, tev priekš jāinformē priekšsēdētājs, valde katrā gadījumā. Jo viņi ir kā pirmkārt tiesības. Bet to ļoti viegli var apiet. Viņš pasaka, es gribu 10 000, vai ne? Protams, tas ir kā nereāli, bet kā es to varu pierādīt? Šobrīd rekonī cilvēks, kas par 10 000 pērk. Viss. Ar to tas jautājums ir, var teikt, tas punkts jau parāda savu nederīgumu. Ik pa laikam prasa, jā, gribiet, bet te pašā laikā grib lēti. Tas, kas ir pārdot dārgi. Te sākās tā kapitālismu dilēma, vai ne?